Lai augstajos mēnešos imunitāte būtu stipra, ķermenim jāpalīdz jau laikus un pēc iespējas dabīgāk. Tam spēcīgs instruments ir tautas līdzekļi. Ja vasaras periodā mēs ievācam to, kas skaisti ziedoši vai stalti izslējies zemes virsdaļā, tad jau no rudens sākuma lielāko uzmanību izpelnās saknes, kas gulst zem zemes un savu spēku, vērtību un labās īpašības uzkrāj tādā veidā. Oktobris, novembris, ja vēl nav sasals, tad arī es esmu decembrī rakus, ja, tad visas saknes. Nu, līdz pirmam ledum ir kalme. Kalmīt ir fantastisks augs. Alternatīva ķiplokam. Ja, protams, ķiploks ir fantastisks un viss ir kārtībā. Ja mums mācīja, ka ķiplociņi krēlīts jātais, ja, tad tagad taisam smaržīgi un taisam no kalmi saknes, jo kalmi sakne ir dezinfekcijas līdzeklis, varam krēlītes, varam redzēt aprocītes un visu kaut ko, un tās kalmītes tieši saknīti ir tā, kas ļoti dezinfekcē gan gaisu, gan tad, kad bērniņi, ne tikai bērniņi sāk slimot. Novembris, decembris, ziemas mēneši ir arī bērza čagas ievākšanas laiks. Lai gan fitoterapeiti, zaļu sievas un daudzi citi apgalvo, ka to var ievākt visu gadu, Inita Ozoliņa to vāc tieši bezlabu periodā. Jo tāpēc, ka čaga tad ir visjaudīgāk, kā uz dzīviem kokiem, uz dzīviem bērziem. Reti jūs viņu sastapsiet uz apsi, bet es tomēr cenšos vākt viņu, kad nobirst lapas, jo tad viņa ir pirmkārt vieglāk ieraugāma, jo viņa ir ļoti koša tad, un otrkārt tad viņa ir visjaudīgākā, jo viņa ir parazīts, un tad viņa arī barojās, jo augs ir gatavs, nu, tas ir tas miera periods, kad bērs gatavojas nākošajai dzīves ciklam, ja, un tad viņš ir ļoti jaudīgs. Bērza čaga ir viens no spēcīgākajiem tautas līdzekļiem, ko izmanto imunitātes stiprināšanai un organisma atjaunošanai. Papildus tādu augu sarakstā noteikti jāizceļ arī priežu čiekuri, ko iespējams ievākt pat 2 reizes gadā. Priežu čiekuriņus braucam 2 reizes gadā, tad, kad viņi ir pavasarī, tas ir maijs. Nu, parasti līdz Jāņiem es arī taisu priežu čiekuru sīrupu kopā ar mārsilu, tas ir tādam riktīgam klepum, un tad, kad es eju vākties, kā pārbaudīt, vai viņš vēl ir derīgs, tad iekožamies ar zobiņiem, ja viņā var iekosties, tad zaļajā priežu čiekuriņā, tad viņš ir labs, tad mēs viņu vācām. Pavasarī būs vairāk tas C vitamīns, jā, viņš darbosies uz plaušām, uz klepiem. Es saviem mazbērniem saku no 1. septembra līdz 1. aprīlim, jo tas ir tas vīrus laiks, jo tai čiekuriņā ir tā vieliņa, kas, nu, tas propolisiņš bišķiņ, kas dezinfekcē mutīt, ja. Tad, kad tas čiekurs paliek tāds sveķains, mazliet tā kā lilā, ko ziemā tagad mēs ievāksim, tas pats čiekuriņš, tad mēs viņu vācam atkal. Un tad mēs viņu taisam atkal preparāts, tur mēs varam atkal viņu mazliet karsēt, mēs varam alkoholā viņu liet ļoti labs, tad viņš ir insults slimniekiem, jā. Viņš ļoti labi tīra asinsvadus. Tā kā droši ejiet, vāciet priežu pumpuriņus. Plūškoks ir sens tautas līdzeklis imunitātei, klepum un drudzim, jo tā ogas un ziedi palīdz mazināt iekaisumu un veicināt vīrusu izvadīšanu no organisma. Un redziet, un laika mainās un izrādās, jā, ka šis ir vienkārši fantastisks dabīgā antibiotika, antioksidants numur 1, jā, plūškoku ogas, no kurām mēs gatavojam sīrupu vai sulu. Ja putni vēl nav paspējuši iekšā, kur tie lielie plūškoki, viņos ir iekšā, varat droši vēl paspēt ievākt. Nu, fantastisks augs, ļoti labs. Ja kādreiz dzirdēts, ka plūškoks ir indīgs, tad tomēr tā ir tikai daļēji taisnība, jo indīgas ir tikai konkrētas auga daļas, piemēram, zaļas ogas, miza un nepareiza tā lietošana. Viņš ir termiski jāapstrādā, un tad viņu liek katlā, liek mazliet pārlai ūdeni, un tad viņu notur 24 stundas, lai izvelkās, pieliejot citronu sulu, un tad citrons ir tas, kas izvilks to smuko krāsu. Nu, principā tas princips ir tā kā aronijām, bet ne tik daudz ūdeni. Un tad mēs viņu karsējam, es līdz 82 grādiem, liekam cukuru klāt, es lieku cukuru, un tad mēs pildām pudelēs un visu ziemu dzeram. Un liekam klāt, tad ir slimošanas laiks un ļoti tāds, nu, vērtīgs augs. Tomēr imunitāti var stiprināt ne tikai ar tējām un sīrupiem, bet arī ar vienkāršiem un vērtīgiem ikdienas produktiem. Ēdam ābolus, āboli jādara visu mizu, bet ja jūs neēdat šo mizu,
tad viņu nomizojiet, te, protams, pirms tam jānomazgā, izžāvējiet, un jums ir fantastisks garšīgs, jo šeit jau ir viss tas vērtīgākais. Mēs to vērtīgāko izmetam ārā. Un tad es tās miziņas sažāvēju, salieku atkal tējās kopā, piemēram, vībotni vai ar vērmeli, kas, tāda, negaršīga tēja, bet ābols atkal viņi izcels, jā, un tur ir atkal tā imunitāte, tā vērtīgā viela. Un tad vēl te tāda mazā imunitāte, tā ir tā stiprā imunitāte, kā es saku. Čili, ja var dabūt iekšā visādos veidos. Zāļu sieva Inita Ozoliņa atgādina, dabā ir viss, kas cilvēkam vajadzīgs, tomēr tikpat svarīgi ir pazīt augus, izzināt to iedarbību un saprast, kas der tieši mums pašiem.